tās ir glikozes svārstības, jeb glikozes spīķi. Un par to tad arī šodien parunāsim. Par sliktajiem glikozes spīķiem un kāpēc stabils cukuru līmenis asinīs ir veselīgas ilgmožības pamats. Un, protams, arī par manu mīļāko problēmas risinājumu. Es esmu Inese Millere, ārste pēc izglītības, pirmā apzinātībā balstītu ēšanas paradumu coach Latvijā, un šobrīd es palīdzu sievietēm 40+ restartēt viņu vilmaņas veselību, kontrolēt emocionālo ēšanu, atgūt enerģiju un novērst tos faktorus, kas pātrina viņu novecošanos. Veselība un vitalitāte ir iespējama jebkurā vecumā, ja vien mēs zinām kā. Kā palēnināt novecošanos, tā, protams, ir pasaules veselības un labsajūtas pētniecības karstā tēma šobrīd, un tā ir arī mana karstā tēma. Pieļauju, ka arī tāva, ja tu esi šeit. Ātrākais un efektīvākais veids, kā sasniegt lēnāks novecošanas efekts, jo novecojam mēs neapšaubāmi, bet tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam samazināt tos faktorus, kas pātrina novecošanos un darīt visu, lai tas patiesībā dabiskais process noritētu ne tikai pēc iespējas lēnāk, bet arī pēc iespējas veselīgāk. Un tas, kas mums ir jādara, mums ir jāstrādā un jārūpējas par savu vilmaņas veselību. Un viena liela daļa no vilmaņas veselības faktoriem un arī rādītājiem ir glikozes līmenis asinīs. Un ja mēs gribam novecot lēnāk, mums ir jārūpējas, lai tas glikozes līmenis asinīs būtu tāds stabils un vienmērīgs visas dienas garumā. Tas, ko rāda ne tikai jaunākie zinātniskie pētījumi, bet arī mūsu ikdienas personīgā pieredze un realitāte, ir tas, ka mēs ikdienā piedzīvojam gana daudz šos glikozes spīķus. Lielākai daļai no mums nav cukura diabēta, un mēs domājam, ka, ja mums tā nav, tad ar mūsu cukura līmeni asinīs viss ir kārtībā, bet izrādās, ka tik vienkārši tas nav. Jo ir izpētīts, ka pat līdz 80% cilvēku, kuriem nav cukura diabēta, katru dienu pēc ēšanas piedzīvo strauju glikozes līmeņa paaugstināšanos, jeb to sauc par glikozes spīķiem. Un jo vairāk šādu glikozes spīķu mēs piedzīvojam katru dienu, jo ātrāk mēs novecojam. Un daudzas dāmas, kuras uzsāk darbu ar mani MetaPower vilmaņas restarta programmā, stāsta, ka viņas ikdienā piedzīvo šo nogurumu, šo kāri pēc saldumiem, šo enerģijas trūkumu, arī tāda vate galvā, tāda nespēja koncentrēties, ja varbūt es dzirdēju, to sauc arī par prāta miglu. Kas tām visām parādībām ir kopīgs? Tam visam ir kopīgs tas, ka tās ir atbildes reakcijas uz tiem glikozes spīķiem. Un kas tad tie galu galā ir tie glikozes spīķi? No tāda fizioloģiskā viedokļa, katru reizi, kad mēs apēdam oglhidrātiem bagātus vai oglhidrātus saturošus ēdienus, ceļas cukura jeb glikozes līmenis asinīs. Aizkuņģa dziedzeres izdala insulīnu, kas ir hormons insulīns, kura uzdevums ir nogādāt šo glikozi iespējami ātri organisma šūnās. Sākumā glikoze iet uz aknām un uz muskuļu šūnām, bet tā kā gan aknu, gan muskuļu šūnu kapacitāte nav tik liela, lai paņemtu visus cukurus, ko mēs ikdienā lietojam, tad tajā brīdī, kad aknas un muskuļu šūnas ir pilnas, lielākā daļa mūsu cukura, kas paliek pāri, nonāk taukšūnās un tiek uzkrātas kā tauki. Glikoze tiek uzkrāta kā tauki. Un tajā brīdī, kad viss cukurs no asinīm ir salikts šūnās, glikozes līmenis krītas, glikozes spīķis ir beidzies. Tātad glikozes spīķis ir strauja cukura līmeņa celšanās asinīs, kam seko strauji kritums. Mēs varam iedomāties arī tādus karuseļus, ko sauc par amerikāņu kalniņiem, ka mēs tā strauji braucam uz augšu, mēs strauji braucam uz leju. Un patiesībā tas ir gana jautri, bet ja mēs iedomājamies, ka mūsu organismam katru dienu ir šādi amerikāņu kalniņi, tad mūsu organismam un mūsu šūnām un mūsu orgānu sistēmām tas nepārāk patīk. Mēs varam arī citu metaforu paņemt vai iedomāties, ka braucam automašīnā un mēs strauji nobremzējam, un tad mēs strauji piegāzējam. Tātad strauja uz gāzi kāja un tad strauji uz bremzes. Iedomājies entās reizes dienā
cik ilgi tā mašīna izturēs. Tas ir tas, kas notiek ar šiem cukurpīķiem. Tātad strauji ceļās glikoze un strauji tas samazinās. Organisms, protams, cilvēki var izturēt gana daudz, un, kā jau es minēju, ka lielākā daļa no mums nav cukura diabēta diagnozes, un cukura rādītāja analīzēs ir labi, un tas ir labi. Ja neskatoties uz labajām analīzēm, tev joprojām ir nogurums un saldumu kāri un sejasādas problēmas, un ir grūtības tomēr to svaru nomest, tad ir brīnišķīgi, ka tu esi šeit, jo tas ir jārisina. Tas ir jārisina, un to var atrisināt, jo, ja mums regulāri sistēma tiek pārpludināta ar lielu daudzumu glikozes, tā rezultātā ir nepieciešams daudz insulīna. Ar laiku mūsu organisma šūnas negrib vairs to glikozi šūnā ielaist, un tās kļūst rezistentas pret insulīnu, jo insulīns ir kā tāda atslēdziņa, kas atslēdz šūnas durvis, lai ielaistu to glikozi šūnā. Tu vari iedomāties, ka tā šūna nomaina slēdzenīti un vairs negrib to glikozi laist šūnā. Mēs to pazīstam kā insulīna rezistenci. Tātad šūna ir rezistenta, viņa pretojās tam insulīnam. Kā rezultātā izdalās aizvien vairāk insulīna, un tad jau nav arī tālu vairs otrā tipa cukura diabēts un arī metabolais sindroms, tas viss ir tepat aiz pagrieziena. Tauku riepiņa. Arī tas ir kaut kas, par ko daudzas dāmas man runā, un būtiski ir atcerēties, tauku riepiņa vecumā pēc 40 nav tikai kosmētisks defekts. Tā ir mazākā daļa. Lielākā daļa ir tā, ka tie ir viscerālie tauki, jeb tauki ap iekšējiem orgāniem. Tas jau ir nopietnas veselības apdraudējums. Un es šo ierakstu nevis tāpēc, lai baidītu, bet lai teiktu, ka tam ir jāpievērš uzmanība un ka mēs varam palīdzēt sev samazināt šos pēcmaltītes cukura pīķus, un mēs to gribam izdarīt, ja mēs gribam pēc iespējas ilgāk būt veselas un novecot pēc iespējas lēnāk. Viena lieta, ko tu iespējams esi dzirdējusi un varbūt pat savā dzīvē arī mēģinājusi, kā mazināt pēcmaltītes cukura pīķus, ir neēst karbohidrātus saturošus produktus vispār. Iespējams, ka ir cilvēki, kam tas izdodas, bet no savas profesionālās pieredzes strādājot jau gandrīz 20 gadus kā apzinātībā balstīts sēšanas paradumu coach, es sastopos ar to, ka jo sievietes vairāk aizliedz sev šīs lietas un saka, ka to nedrīkst ēst, jo vairāk gribās tās lietas ēst. Un tāpēc mums nav jāatsakās no karbohidrātus saturošām produktiem. Mēs varam izmantot uztura bagātinātāju, par kuru es tūlīt parunāšu, lai samazinātu to kaitējumu pēc nēšanas. Un tepat nav jābūt jautājumam par picām vai par pastas šķīviem, peļu kalniem. Pietiks arī ar pāris āboliem, lai cukura līmenis asinīs celtos. Mēs gribam minimizēt cukura pīķus. Kādas tad ir glikozes pīķu sekas? Tādas problēmas. Tās var būt gan akne, tādā pieaugušā vecumā, gan krunkas, gan psoriāze, kāre pēc saldumiem, gandrīz nepārējoša, tāds pastāvīgs izsalkums, nogurums, svara pieaugums, slikts miegs, hormonālā nelīdzsvarotība, mums ir vairāk un smagāki menopauzes simptomi, garastāvokļa svārstības. Es domāju, ka tās lietas ir, ko tu atpazīsti. Vēl ir viena būtiska lieta, ko glikozes pīķi ietekmē. Mēs nespējam sadedzināt taukus. Organisms sāk dedzināt taukus tikai tajā brīdī, kad insulīna līmenis ir zems. Un ja mums ir regulāri glikozes pīķi, kā rezultātā mums ir nepieciešams insulīns un tas arī pastiprināti izdalās, mūsu sistēmā ir daudz insulīna, ķermenis vispār netiek līdz tauku dedzināšanai. Ja mēs gribam sadedzināt taukus, mums ir jāsamazina insulīna līmenis. Ja mēs ietu vēl dziļāk un vēl tālāk, tad iespējams, ka ir dzirdēts, ka Alzheimera slimība, jeb demence, jau tiek dēvēta par 3. tipa cukura diabētu. Tad šo uzskaitījumu varētu turpināt, bet patiesībā tas, kas tevi visdrīzāk interesē, ir kā bez abstinences, jeb kā neatsakoties no ogļhidrātu saturošiem produktiem, kā tu vari saglabāt gan savu vielmaiņas veselību, iespējams pat restartēt vielmaiņas veselību un arī novecot pēc iespējas lēnāk, samazinot šos glikozes pīķus. Risinājums ir MetaPower Assist,
kas ir daļa no MetaPower produktu sistēmas. Tā ir uztura bagātinātāja sistēma ar mērķi palīdzēt mums saglabāt savu vielmaiņas veselību un restartēt to un arī novecot iespējami lēni. MetaPower Assist, kas ir šajā produktu kopumā, tieši strādā uz glikozes pīķu un svārstību samazināšanu pēc maltītes. Katra kapsula satur zīdkoka lapu ekstraktu, berberīnu, kanēļa mizas pulveri un 5 ēterisko eļļu maisījumu, kas ir greifrūts, citrons, piparmētra, ingvers un kanēls. Ieguvums ir tas, ka mūsu pēcmaltītes glikozes svārstības ir izlīdzinātas, palēnināta tiek oghidrātu pārvēršanās glikozē, mums ir arī labāka maltītes laikā uzņemtu oghidrātu metabolizēšana un stabils enerģijas līmenis visas dienas garumā. Un šajā brīdī, protams, es saprotu tavu sajūsmu un vēlēšanos iegādāties MetaPower Assist produktu. Tomēr man ir jāsaka, ka MetaPower Assist, kaut arī pats ārkārtīgi efektīvs, ir daļa no produktu sistēmas, no veselas programmas, kas saucās MetaPower produktu sistēma, kuras mērķis ir aktivizēt šo mūsu pagurušo vielmaiņu, restartēt šo vielmaiņas veselību un arī aktīvi strādāt ar tiem faktoriem, kas pātrina mūsu novecošanos, un tātad cukura pīķi, ja glikozes pīķi ir viens no šiem novecošanās pātrinošajiem faktoriem, tomēr ir arī citi. Un tāpēc labākais veids, kā strādāt, ir strādāt holistiski, pa 360 grādiem, ir vērts reģistrēties manam informatīvajam webināram, kur tu uzzināsi visu par šo produktu sistēmu un kā šie produkti sinerģiski papildina viens otru, jo tas ir brīdis, kad 1 + 1 nav 2. Produktu sistēma sastāv no 3 atsevišķiem produktiem, kuri sinerģiski iedarbojoties papildina viens otru un paplašina to iedarbību. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs reāli gribam palīdzēt savai vielmaiņai atkal no jauna strādāt efektīvi mūsu šūnām, būt jaunākajām sevis versijām. Reģistrējies manā bezmaksas informatīvajam webināram un tu visu uzzināsi. Un ja tu informatīvo webināru jau esi noskatījusies, bet vēl joprojām domā iegādāties MetaPower sistēmas produktus vai nē, tad tev ir 2 iespējas. Vai nu piesakies bezmaksas konsultācijai, kur mēs izrunāsim konkrēti tavas vajadzības un arī risinājums, vai arī dodies uzreiz uz pirkšanas saiti, ko es arī pievienošu šim video, un iegādājies MetaPower sistēmu. Tajā brīdī, kad tu iegādājies MetaPower produktu sistēmu, es kļūstu par tavu personīgo veselības kauču jeb konsultantu. Un ar manu 18 gadus pieredzi apzinātībā balstītu ēšanas paradumu lauciņā un arī ar ārstes izglītību, es būšu patiesi pavadonis tev, kur mēs kopā, tu, MetaPower produkti un mēs kopā veidosim tavu jauno dzīvesveidu, kas palīdzēs tev novecot pēc iespējas lēnāk un saglabāt to foršo sajūtu un justies labi. Jo patiesībā visas lietas, ko dāmas man min, kāpēc viņām ir nepieciešama vielmaiņas veselība, ir apakšā tam visam ir vēlēšanās justies labi. Un tas ir iespējams. Tā kā izmanto šīs iespējas un tiekamies!